Nākamais vieslektors panākumu skolas pasākumā šodien ir lielisks, pozitīvs, enerģisks cilvēks, kurš iedvesmo ļoti daudz, tajā skaitā arī mani. Es viņu pazīstu ļoti daudz gadus, un es priecājos, ka es viņu pazīstu, jo man vienmēr ir prieks viņu satikt. Un tieši tādēļ tur nav ko daudz ko komentēt, kas viņš ir vai ar ko viņš nodarbojas. Viņš ir vienkārši lielisks cilvēks, dāmas un kungi, Renārs Zeltiņš! Es varēju mēģināt kaut kā neloģiski tev pieteikt, jo es atceros, ka mēs pirmo reizi tikāmies, man liekas, ne pirmo reizi tikāmies, bet tā pirmā reize, kad mēs varbūt komunicējām, tie bija neloģiskie jautājumi. Jā, tā kā YouTube'ā varat sameklēt neloģiskie jautājumi, Markus Rīva tur būs jautājums. Paldies, skatu ir tavu. All right. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, dārgie jaunieši, visi klātsošie un tie, kas ir pieslēgušies tiešsaistē. Es saprotu, ka jums bija paredzēta pusdienu pauze. Tukšs vēders nav draugs, tāpēc pusdienās būšu es. Vakardien no rīta es piezvanīju vienam no organizatoriem, Ilmāram, un teicu, Ilmār, man ir divas ziņas. Viena laba, viena slikta. Viņš saka, man jāapsēžas ir. Es saku, tu vari apsēsties, bet sākšu ar labo. Labā ziņa ir, ka es būšu. Es uzstāšos. Bet sliktā ziņa ir tā, ka es atrodos slimnīcā, manai meitiņai ir veselības likstas, un man ir vajadzīgs laiks, lai es uztaisītu prezentāciju un nosūtītu. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka ir radies priekšstats, stereotips, vai pat es teiktu, tas ir vienkārši profesionāli, ka māksliniekiem, radošām personībām vai cilvēkiem, kur uzstājas, ka viņi atnāk un nevienam neinteresē, kas ir bijis 5 minūtes pirms tam, 2 dienas pirms tam. Viņam jābūt dzīvespriecīgam, enerģiskam, viņam jābūt smaidīgam. Tāpēc es gribēju vienkārši atklāt un cilvēcīgi pateikt, ka es esmu nedaudz saburzīts, jo pēdējās 2 dienas un naktis ir bijušas diezgan čābīgas. Paldies sievas mātei, kas ir nomainījusi mani uz kādu brīdi, lai es izrautos no lazaretes un būtu kopā ar jums. Tagad par lietu. Es jums vēlos piedāvāt mazākā 15 minūtēs ienirt un iegūt neredzamu liecību Renāra Zeltiņa panākumu skolai. 12 klases, 12 minūtēs. Viena labā ziņa, viena sliktā ziņa. Labā ziņa ir tā, ka es sākšu slikto pareizāk. Sliktā ziņa, ka neko jaunu jūs neiegūsiet, iespējams, nedzirdēsiet, bet labā ziņa ir tā, ka visas šīs lietas, ko es stāstīšu, jūs darot, varēsiet arī izdarīt un daļai varat tikt pie kāda panākuma. Jums nav jābūt autodidaktam, poliglotam, jums nav jābūt magam vai faķīram, lai to visu paveiktu. Tāpēc es ceru, paņemot esenci, mazu artavu no tā, jūs varēsiet to veikt. Renāra Zeltiņa panākumu skola, 12 klases. Sākam ar 1. klasi. 1. klase ir reprezents. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka ir ļoti svarīgi, kā cilvēks sev pasniedz. Vai tā ir pirmā reize, pirmais iespējas, vai nākamā reize. Vai tas ir verbāli, vai tā ir vizuālā identitāte, ķermeņa valoda, kopumā ņemot harizma. Un te stājas spēkā likums 7, 38, 55. Tie ir skaitļi, pēc kā cilvēki noteiks, vai jūs viņam patīkat vai nē. Procentuāli tas ir lūk šādi. Cilvēks vērtē 7% vārdu, 38% tonalitāti un seju, un 55% ir ķermeņa valoda. Es pieļauju, ka šie te oficiālie dati varētu būt nedaudz citādāki, jo dabā tas gluži tā nestrādās. Ir svarīgs arī saturs, ne tikai kā es runāju, ķermeņa valoda, tonalitāte, mana seja. Tas ir ļoti svarīgi kopumā ņemot, bet vārdu saturs arī ir būtisks. Ja šo visu es tā sapakoju vienā kamoliņā, es to saucu par harizmu. Harizmu, angliski sakot, swag, Jay-Z ienāk, bet pirms viņa ienāk harizma. Tas ir tas, ko es nezinu, vai var iemācīties, tas ir cilvēkam dots, bet šīs lietas paturot prātā, tomēr ļoti svarīgi ir salikt kopā manieres, pieklājību, veidu, kā mēs runājam, komunicējam, kā mēs argumentējam savu viedokli. Apsveicu, 1. klase ir pabeigta. 2. klase - pašdisciplīna. 20 gadus spēlējot basketbolu. Esmu iemācījies, ko nozīmē disciplīna. Kāpēc paši? Tāpēc, ka tur man bija treneris, tagad dzīvē es pats sev nosaku disciplīnu. Tie ir mazie paradumi, kas liek man būt tādā kā disciplīnas rāmī, un ko praktizē tādi meistari kā Jeffs Bezos, Marks Zukerbergs, Elons Musks. Katram tas ir savs, protams. Bet es basketbolā iemācījos, ka ja tu nokavē treniņu, tev jāmaksā par to. Ja tu nesavaldies, tev jāmaksā par to. No rīta cēlies treniņā, pusdienas laiks snauda treniņš.
Tas man dod mācības un skolas tālāk dzīvē, šobrīd esot pavisam citā nozarē, bet to es esmu iemācījies un to es izpildu. 3 lietas. Es vienmēr gatavojos, jo labākā improvizācija ir scenārijs. Pēc tam es jau varu no tā, ka es esmu pārliecināts par to, kas būs, jau improvizēt. Otrā lieta ir punktualitāte. Tā ir lieta, ko ļoti novērtē pārējie cilvēki. Pirms 2 bērniem es biju ļoti punktuāls. Šobrīd menedžments nedaudz nobīdījies, un es pat esmu nevis nokavējis tikšanos, bet vienkārši aizmirsis. Un tas bija ar Latvijas Olimpisko komiteju. Es ļoti atvainojos komitejai, bet viņi man saprata. Ģimenes cilvēkam mēdz būt dažādas situācijas, bet šīs, un, protams, atbildība. Trešā ir atbildība. Atbildība, manuprāt, liecina par tādu kā briedumu, par to, ka cilvēks atbildīgs gan pret saviem dombiedriem, līdzgaitniekiem, kolēģiem, sadarbības partneriem, vai cilvēkiem vienkārši, ar ko viņš ir izlēmis pavadīt laiku kopā dažādās situācijās. 3 lietas, kopums ir daudz lielāks, es izcēlu tādas svarīgākās, disciplinēt sevi. 3. klase – intuīcija. Vajag ticēt savai sirdsbalsī, jo tas ir tas, kas jums pateiks priekšā, vai tā, kā nu kurš izvēlas to definēt, tā sirdsbalss pateiks jums priekšā pareizāko lēmumu. Es esmu šobrīd noslīpējis savu intuīciju tik tālu, ka tad, kad man piedāvā piedalīties kādā pasākumā vai pieņemt kādu citu lēmumu, es klausu sirdsbalsī. Un citreiz es nepaklausu un pēc tam nožēloju, jo es dzirdēju, ko man saka mans iekšējais es. Es dzirdēju, ka man teica, ka man to vai nu vajag vai nevajag darīt, es izdaru pretēji un pēc tam, kāpēc es neklausīju. Bet ļoti svarīgi, manuprāt, ir ticēt. Te ir ar intuīciju nedaudz relatīvi, jo, pieņemsim, futbolists, viņam ir intuīcija būt pareizajā vietā, pareizajā laikā, lai iesistu golu, bet tas pats futbolists var būt anti-intuitīvs saistībā ar finansēm. Viņam nav intuīcija, kā pieņemt pareizākos lēmumus darba vidē un finanšu kaut kādos līgumos. Tāpēc vajag saprast, kurā sfērā jūs balstat savu intuīciju. Es esmu atradis to sajūtu sev iekšēji, kam es uzticos, un es tam ticu. Un ja šis cilvēks saka, ka es ticu intuīcijā, dažreiz es jūtu, ka man ir taisnība, man tā arī bijis. Es jūtu, ka man ir taisnība, es nezinu, vai man ir, bet es jūtu, ka man ir taisnība. Un Alberts Einsteins teica par 2 lietām, par iedvesmu un par intuīciju. Tāpēc es uzticos Einsteina kungam un klausu intuīcijai. Esiet sveicināti 4. klasē. Ambīcijas. Pirmajā randiņā, kad es satikos ar savu sievu, viņa teica, vienmēr man interesē vīrieti 2 lietas svarīgākās. Ambīcijas un humors. Tad es saprotu, ka mēs būsim kopā, jo abas lietas man bija. Ambīcijas ir perspektīva, ir mērķis, ir jābūt izsalkumam iekšā. Nezaudējiet to izsalkumu iekšā, kaut ko darīt vēl vairāk. Jau kuro gadu vadot kādas, es nevaru sev piedot, ka es darīšu vienas un tās pašas lietas. Man gribās kaut ko jaunu, tās ir ambīcijas, kaut ko attīstīt, izaugsme. Tās ir tās lietas. Ja pieliekam klāt vēl entuziasmu un iniciatīvu, tad ir pilns komplekts. Entuziasms var noplakt, to var zaudēt, bet tad, kad mēs sēžam vienā telpā ar citiem cilvēkiem un brainstormojam, es nespēju tolerēt, ka cilvēkam nav iniciatīvas. Ka viņam tas ir viena alga. Viņš sēž, viņam nav pašiniciatīvas. Viņš nenāk ar jaunām idejām, ar savu pienesumu, ar savu dozu ārtavas. Tāpēc esiet ar entuziasmu, lai tas nenoploku un izrādiet iniciatīvu. To ļoti daudz subordinācijā cilvēki virs jums novērtēs. Esiet sveicināti 5. klasē, tas ir risks. Manuprāt, risks ir tas brīdis, kad tu izej ārā no komforta zonas, nekomforta zonā un tiecies pēc saviem sapņiem. Ir jāriskē, jo neriskējot, tas ir lielākais risks, ja tu neriskē. Un es esmu sapratis, ka, protams, jāizvērtē pragmatiski, jo riskēt šobrīd izlekt kādā vāvera kostīmā no lielas sekas varētu būt letāli. Bet tā racionāli pieejot, riskēt vajag, un tas noved pie jauniem izaicinājumiem un pie labiem rezultātiem. Jo pāriem cilvēkiem, kas apkārt, viņi ir diezgan skeptiski, kad tu saki, es vēlētos to un to. Man ir ļoti daudz cilvēku bijuši apkārt, kas skeptiski vai smīn par to, ka es saku, man būs savs late night shows. Man būs sadarbība ar šo te mašīnas zīmolu. Es riskēju, nevienmēr tas attaisnojas, bet lielākoties risks arī dod mācības.
6. klase prakse. Citi to sauc par smagu darbu, citi to sauc par atkārtošanu, zināšanu māti. Es saucu par praksi. Ir visu laiku jādara kvalitatīvi viena lieta un kaut kādā brīdī kļūst par meistaru. Filozofisks pieejams, jeb slavens šāds te lozungs, jeb hipotēze, ir vajadzīgs 10,000 stundas, lai cilvēks kļūtu par meistaru. Tas radies, kad viens cilvēks mēģināja izpētīt, cik ir vajadzīgs laiks violniekiem, lai viņi spēlētu pietiekami kvalitatīvi. Tās bija 10,000 stundas. Ja mēs tā pieejam matemātiski, tad es izstāstīšu 2 gadu laikā, katru dienu darot vienu to pašu lietu, 5 stundas, jūs kļūstat par meistaru. Nu tā, pieejam tā abstrakti. Tad katru dienu, ja es mācītos 5 stundas spāņu valodu, 2 gadu laikā es saku, ka es runāju spāniski. Šobrīd esmu vadījis vairāk kā 1000 pasākumus. Tikai šobrīd, pēc 13 gadiem, es teiktu, ka es varētu saukt sevi par... Kas tur 5-4 beidzās? Beigsies laiks notiet? Tiešām beidzās 15 minūtes jau? Godvārds? Tik ātri pagāja? Man ir tikai... Vārds sakot, mēs neuzspēsim vispār neko, ja beidzās. 7. Tiešām beidzās viss? Ok. Cik man vēl ir laiks? Es varu izstāstīt vēl pārējo. Var, ja? 7. klase. Tā ir... Tur bija laiks, es domāju, tas tur... Labi, 7. klase ideja. Tveriet ideju aiz astes, jums ienāk galvā, tas var būt jebko. Es runāju par savu nozari, man kaut kas ienāk galvā, es to iedomājos, pēc tam es to ar laso noķeru, es noticu tam, un pēc tam es to realizēju. Un tā ir vislabākā sajūta. Ja jums ienāk kaut kāda ideja galvā, pierakstiet. Obligāti pierakstiet, pat ja tas ir kaut kas muļķīgākais, ko jūs jebkad esat iedomājušies. 8. klase ir veiksme, jeb neveiksme. Maikls Jordans savulaik met 7 metienus, neviens nav iekšā. Ko viņš dara? Viņš met vēl 7 metienus. Neveiksme noved pie veiksmes, tā ir sastāvdaļa. Tāpēc mans mīļākais teiciens ir, kādreiz tu vinnēji un kādreiz tu mācies. 9. klase. Nu jau esam jau 9 klases pabeiguši. Vaļasprieki ir ārkārtīgi vitāli svarīgi, ka līdzās jūsu pamat nodarbošanai ir jums kāda hobija un interesi, kas jums dod prieku, jeb liek jūsu sirdī dejot. Tā man teica mana fizioterapeita. Man bija veģetīvā distonija, es gāju, es biju depresijā, un man teica, Renār, tev jādara, kas liek tavai sirdī dejot. Man tas ir kino, es pirms pasākumiem vienmēr vakarā noskatos kādu seriālu, filmu, vai aizbrauc kaut kur ar ģimeni. Dariet tās lietas, kas liek jums būt laimīgiem, un arī jūs pamatlietā jūs būsiet tādi. Balans ir mans arī kredo. Ir ceļš pa vidu, ir grāvs kreisajā pusē, grāvs labajā. Es neeju pa grāvjiem, es eju pa vidu. Turēt līdzsvaru ir ārkārtīgi svarīgi, lai neaizietu pa labi vai pa kreisi. Man ļoti patīk, kā Voltērs teica, dzīvi vajag baudīt ar mēru. Pārmērība un atturība nekad nav nesus laimi. Tāpēc mēģināt nobalansēt, kā ejot pa virvi, ir ārkārtīgi svarīgi. 11. klase. Nē. Es tikai pirms 2 gadiem esmu iemācījies pateikt, beidzot, nē. Tā ir māksla pateikt, nē, jo es visur gāju uz visiem pasākumiem, Fashion Weeks, eju, piedāvā tur, eju. Vadu pasākumu, eju, ņem, man vajag naudu. Esmu iemācījies pateikt, nē, un esmu ieguvējis, jo ir tik daudz citi jā, kam es pateikšu. Nedaudz iepauzējam, nē. Nejūties slikti pateikt, nē. Pasaki, baudi laiku, nauda atnāks plūsmā, dzīve nebeigsies, ja tu pateiksi, nē. Un pabeidzam man have fun. Vienkārši izbaudiet, lai cik arī nopietni tā dzīve būtu, lai cik būtu darbs katram svarīgs. Tur ir sava daļas jautrības jābūt, jo citādāk var aiziet pa pieskari. Top 3 man panākumi. Man ir bijuši citās dzīves nodaļās dažādi panākumi. Citreiz man svarīgi bija uzvarēt modes un stila balvā, kur Markus arī ir uzvarējis. Citreiz late night shows. Šobrīd man 3 panākumi ir, 8 gadi kopā, 6 laulībā. Tas ir panākums. Otrs panākums, man meitiņa Emma, un 3 mēneši mans 3. panākums ir dēls Noā. Tie ir mani 3
šobrīd lielākie panākumi, un kaut kādā brīdī jums arī tāda noteikti būs. Jūs vērtēsiet daudz augstāk. Nevis to, ko es stāstīju 12 klasēs, bet tieši šīs lietas. Bet visam savs laiks. Un pabeigsim ar Let's have fun. Tāpēc tas, kurš man tūdaļ šajā spēļu bildē atbildēs pareizi, es piesakošu viņam Instagramā. Un tātad, jums ir jāpasaka, kuri divi cilvēki šeit ir salikti kopā. Tā, abi divi cilvēki jānosauc, tam es piesakoju Instagramā. Bet tikai uzrakstu, lai es piesakotu. Tātad viens bija Kaspars Gorkšs un Markus Riva apsveic ar pirmo nepareizu atbildi. Kaspars Gorkšs ir tagad kādam ir jāpasaka, kurš ir otrs. Renārs Zeltiņš? Baigi jūs daļu vērtējat mani. Varbūt es saīsinu, lai tā ir dāma. Jā, kurš pateica? Apsveicu! Lūdzu! Saliekot Leldi kopā ar Kasparu. Kas pa smukuli, ne? Kas pa playboyu? Tieši tā, uzrakst man Instagramā, ja? Lai iet, un noslēgsim, lūk. Kuri divi cilvēki šeit ir salikti kopā? Kurš ir palielīties, ka es piesakoju? Ir kādi varianti? Labs. Tu ir kādi varianti, ja kontekstā ar šo pasākumu? Tā, Markus Riva un Zeltiņš! Nu, pasties, kas saliek divas cukurītes kopā, pasties, kas pa čāli iznāk. Paldies, piesako. Nevis piesako man, bet piesako man. Nu, panākumiem bagāti jums jauno gadu. Es atvainojos, ka pārterēju laiku godu vārds. Es gatavojos, es domāju, būs minūte katram slaidam un es uzspēšu visu. Ne, patiesībā ir citādāk. Vai viss ir kārtībā? Mēs tev vēl mazliet paturēsim uz skatuves. Lai iet. Tās pāris. Tur vēl, tā pēdējā bildē, man liekas, vēl tur varēja trešo Māru Verpakovski pielikt, ne? Starp citu līdzīgs Mārim, jā. Es sākumā padomāju, ka tas ir Māris Verpakovskis. Vispār, jā, nedaudz lielāk bārdiņu Mārim Verpakovski. Mēs ar tevi kopā esam Māris. Jā. Labs. Tas ir labs. Tātad, sagaidām Māris Verpakovskis studijā. Un viņš nāk tās pārsteigums. Tā, varbūt ir mums šeit zālē jautājumi. Droši. Ļoti labprāt. Latvieši ir bezjautājumu tauta, bet ja viens pats ir roku, tad rodās arī nākamie. Tur vajag tikai nedaudz. Bet mums ir, ja mums nav uz vietas, tad mums ir arī online jautājumi. Kur tu rodi motivāciju brīžos, kad tev tā trūkst? Kas tev iedvesmo? Īstenībā daudz cilvēku iedvesmo, citi. Tāpēc es cenšos vai nu klātienē iedvesmoties no saviem draugiem vai cilvēkiem, kas man ir autoritāte. Vai nu tie ir visticamāk seriāli, un es caur vizuālu iegūstu kaut kādu iedvesmu seriāli, plus ceļojumi, laiks ar ģimeni un kaut kāda iziešana ar čomiem. Pēdējais seriāls, kas tev iedvesmo? Tikko noskatījos Beckham dokumentālo filmu. 10 balvas. Pēdējais ceļojums. Tikko bija Maljorkā 10 balvas. Aha. Jā, beidz nostrādājos no māja līdz septembra beigām bija un aizlaidām ar 2 bērniem sapratām, ka pa pilsētu būs grūti, tāpēc aizlaidām, kur nav ne par ko vairs jāuztraucās, ka viss ir tur uz vietas. Nav jātais ēst, to sauc viss iekļauts. Viss iekļauts bija un izbaudījām nedēļu tur, bišķi pa maz bija, bet jūrāk arī varētu būt pa daudz. Un šeit vēl kāds jautājums, kad tev dienā ir domas, tev domāt patīk šodien, otrdien un rīt arī ir diena? Vispār par panākumu skolā man uzreiz jautājums ir caur tiem krēsliem uzrunājot cilvēkus, vai Markus varētu Eirovīzijā, kāpēc, ka nē, jo citreiz jau var. Gadu uzreiz, paldies. Dāmas un kungi, Renārs Zeltiņš, paldies tev. Paldies. Renār. Paldies, Markus. Paldies tev. Ļoti patīk tā prezentācija, jo es protams, domāju, ka tur būs, kā tu sāk iet skolā un kā tur viss turpinājās, bet bija tāds ļoti... Man žēl, kaut kā pats, ar to laiku bišķiņ pārreikinājos. Tās par to nestrādāties. Mēs ietaupījām vienkārši uz to pauzīti, kuru, man liekas, te jau daudz cilvēku tāpatās izmanto, kad vajag, tad iziet ārā. Tā kā Renārs Zeltiņš, paldies. Paldies visiem, veiksmīgus panākumus.